Es sveicinātu atkal, šeit Teachers Gatis no teachersgatis.blogspot.com, un šajā video es parādīšu, kādā veidā mēs varam lejuplādēt programmiņu Gatalk, kas domāta ir darbam ar GML e-pastu, un kur vēl ir dažādas papildu iespējas, kā sarunas izmantojot internetu, līdzīgi kā tas ir Skype'ā, kā arī ir iespēja nosūtīt failus, balsziņojumus un čatot. Lai jūs šo te programmiņu uzstādītu savā datorā, jums ir jāiet adresītē www.google.com/talk, tad adresi jūs šobrīd redzat uz ekrāna. Adresīte būs arī pieejama zem video norādes. Un šeit jūs redzat podziņu download Google Talk. Šeit arī laikam iespēja izvēlēties valodu, bet šeit, diemžēl, latviešu valodas nav. Tad atstāsim to pašu angļu, spiežam download Google Talk. Tātad. Ja mums lejuplāde nenotiek automātiski, mēs spiežam šeit uz click here. Lūk, mums tiek piedāvāts šo failiņu saglabāt datorā. Izvēlamies vietu, kur mēs viņu saglabāsim un spiežam save. Tālāk, kad programma ir lejuplādējusies, mēs atveram to, kurā mēs viņu esam saglabājuši. Kur mums viņa ir, spiežam dubult klikšķi, spiežam run. Instalācija ir ļoti vienkārša, un tas notiek būtiski dažas sekundes laikā. Spiežam finish. Un mums jau faktiski programma ir atvērusies, un mēs ievedam lietotāju vārdu un paroli, ar kādu bijām reģistrējušies Gmailā. Es izmantoju jau iepriekš agrāk izveidot paroli, kuru es lietoju, un spiežu uz Sign. Lūk, man ir programmiņa, kurā es varu redzēt gan vai man ir, vai man nav Gmailā jauna vēstule, man ir redzami, kuri cilvēki ir aktīvi, kuri neaktīvi. Šeit gan ir labāk, lai es redzētu tikai tos cilvēkus, kuri šobrīd ir pieejami. Es uzspiežu uz settings un šeit uzspiežu uz hide online friends. Šajā gadījumā es redzēšu logā tikai tos cilvēkus, kuri šobrīd lieto Gmailu. Ar viņiem es varu gan čatot, sūtīt pastus, un varu arī viņiem zvanīt. Tikai par šo programmiņu runāsim mūsu darbnīcā.